Sveiki, draugi! Kā pagāja nedēļas nogale? Nightlife TV iedošajai komandai mums gāja vairāk nekā karsti, jo pabijām visās Rīgas lielākajās balītēs, lai jums parādītu karstākās intervijas un dzīvākos koncertu ierakstus. Un vēl joprojām esam aizķērušies lūk šajā te jaukajā jaunajā balīšu vietā, restorānā Bārā Kid, kur katru nedēļas nogali notiks dzīvie koncerti un spēlēs inteliģentākie DJ. Bet šodien mūsu raidījumā stāstīsim par to, kā Aiša gatavos krekliņu mūsu stāstu un krekliņu darbnīcā un stāstīs par jauno vilni. Arī Interam Busulim uzjautāsim par to, kādas ir viņa attiecības ar jauno vilni. Un kā jau solīju, Nightlife TV bija klāt Pupu Lounge reinkarnācijas procesā un parādīsim jums, kā mums tur gāja. Mēs nevaram iekšā iet? Tur bardakā? Čau, Inter, stāsti, kā šokar nospēlē. Fantastiski, burvīgi. Un ir tā jaunā viļņa sajūta arī iekšā pašam? Sajūts bija pilnīgs. Nebija sajūts, kā jaunajā vilnī. Jaunā viļņa, kaut kāds afterpartijas man asociējas ar vietu pie jūras. Inters neskopojās ar dažiem padomiem, kas varētu noderēt šī gada konkursantajai Aišai, lai gūtu panākumus jaunajā vilnī. Latvija pārstāv šogad Aiša jaunajā vilnī. Kāda ir varbūt tā pieteikuma, kāda ir tā maģiskā formula, kas viņai būtu jāievēro, lai varētu tur būt lielus laurus? Es esmu redzējis tur daudz viņas uzstāšanās. Man pilnībā apmierina. Es domāju, ka tie miljoniem, kuri skatīsies, tie arī paliks griboši un gribēs dzirdēt vēl viņu, es ceru, protams. Kā tu pats pašlaik jūties? Tev ir tas rokas stiepja attālumā Eirovīzija. Jāatmet smēķēšanu, un tad jau tā Eirovīzija arī būs tepat jau krūtīm un sirdī iekšā. Pašlaik tiešām ir viņi tikai tādā rokas stiepiena attālumā, un vēl es viņu nevaru paņemt tā tīri emocionāli un arī fiziski. Godvilā satikām arī kluba radošo direktoru Nazaru Žitkeviču un pajautājām viņam pāris jautājumus, kas jūs varētu интересēt. Когда человек очень сильно хороший, это скучно. Когда очень сильно плохой, это криминал. А когда и то, это всегда весело, всегда неожиданно, всегда хорошо, как у нас. У нас происходят совершенно разные мероприятия, поэтому здесь всегда интересно. Какие ближайшие планы на следующее? Первый план. Мы пригласили в нашу команду такого человека, которого зовут Питер, известный всем как Пати Папа, который будет делать дискотеки. Все знают, какие дискотеки делает Питер. Это будет Underground Party. Это первая новость. Которая начнет целый комплекс таких вечеринок, в этом стиле. Дальше, естественно, концерты. Вы сам тоже фанат Новой волны? Новая волна — это очень большое, такое крупное движение, интересное. Тут нельзя говорить, ты ее фанат или нет. Просто это такая мощная вещь, в которую ты вливаешься. Это волна. Мы в нее влились. Я буду отдавать свой голос за тех исполнителей, которые будут весело петь. Потому что, открою секрет, я не сильно люблю лирические песни. И когда будет что-то такое, движнячок, вот за этим. Привет, Nightlife TV. Назар, клуб Godwill, Назар Житкевич, Godwill LV, Nightlife LV. Otras puses solists Normons Pauniņš, jeb DJs Norskis, šobrīd ir Latvijas sieviešu mīlulis. Ekskluzīvā intervijā Nightlife TV viņš pastāstīja par jauno albumu un par koncertu tūri, kura aizsākās ar unplugged koncertiem klubā Essential. Grupa Otra puse pēc vairāk kā 10 gadu pārtraukuma izdevusi jaunu albumu Nakts vai rīts. Atzīmējot šo notikumu, aizsākta tūre ar unplugged dubultu koncertu klubā Essential. Manuprāt, ļoti labi. Atmosfēra bija lieliska un, protams, gaismas Essential un skanējums un skaņa un lielie ekrāni. Sajūtājāmies tā kā lielā koncī.
Grupa Tūri uztver kā lielisku komunikācijas veidu ar faniem un apgalvo, ka ļoti svarīgs ir īpašais acu kontakts, kuru var sniegt tikai dzīvajos koncertos. Tūres laikā grupa uzstāsies daudzās Latvijas pilsētās. Tuvākie grupas plāni ir izbraukt koncertūrē pa visu Latviju. Salkrastu, Liepāja, Alūksne, Varakļāni, Ogre, Krustpils, Kuldīga, Cēsis. Sveiki! Šovakar mēs esam mūsu kreklu fabrikā. Viesos pie mums ir Aija. Aija, jā. Mans jaunais singls ir Lele. Un tāpēc Lele. Un kāpēc tāda Lele un savādāka? Tāpēc, ka tādu es redzu to Leli. Un es kaut kur salīdzinu varbūt to ar savu bērnību, kā es pati biju. Un tas, teiksim, Lelē būs īsi mati, nevis gari princešu lokaini. Kāpēc? Tāpēc, kad man patika nogriezt visām savām lēlēm matus un arī pati sevi mēdzu frizēt. Ar to gājienu, ka tai lēlē tie mati attaugs vai kā? Protams, jā. Viņa būs tāda trakā lēle. Nu, teiksim, ka tu esi pirms koncertu uzstāšanās, te ir kaut kāds tāds, kaut kāda mājasacība, kas tev jāizpild kaut kāds rituāls. Ja man ir baigais uztraukums, tad es vienkārši sasprindzinu visu ķermeni tā, ka pilnīgi tā, ka visas muskulīšas sasprindzinos un tā visāk. Ja ir tā, kad ir daudz koncerti un ir jau svētdienas vakarā pēdējais, ja, tad ir tāds sagurums pa dienu, tev liekas, ka tu neko nevari, vispār. Tu nevarēsi uzvēt, kā es tagad varēšu dzirdēt, kā es varēšu kaut ko. Bet tik līdz tu uzkāp uz skatuves, atverās kaut kādas rezerves vaļā, un tu vienkārši nomauc, bet pēc tam. Viss? Pēc tam ir vienkārši. Sēdi. Es nerunāju, es pirms sēžu un nerunāju, vienkārši sēžu. Ko tu vilksi uz to vilni? Novaju valnu? Jā. No vilni patiesībā ir tā, ka vēl līdz galam nav atlasīts repertārs, un tad arī izrietot no tā. Tad vēl nav nekas galīgi zināms. Ir, bet es negribu neko pārsteidzīgi teikt, jo tas nekas vēl pagaidām nav akceptēts, un tas ir tikai, tās ir tikai manas idejas. Tad jau redzēs. Raimonds Pauls neko, forši, ka viņš novērtēja to visu pasākumu man. Ka viņam patikās, es viņam likos savādāk. Pirmajā atlasē, tas bija otrā atlasē, es aizbraucu un nodziedāju vienu krievu romanci, jā, vecu krievu dziesmu. Pašiem tiem, krieviem vai viņiem vispār patīk, ka tu tur tas krievu dziesmas dzied, bet nē, viss kā kārtībā. Un tad viņi saka kaut ko jāstrāk, un tad es savu Eirovīzijas pagājušā gada dziesmu nodziedāju. Viss, nākamā reizē. Atkal dziedāju Bobby McGee, Janis Joplin dziesmu, tā, kur patika Raimondam Paulam. Un tad pēc tam es dziedāju Tu un es. Es domāju, labi, to vismaz atļaus līdz beigām nodziedāt. Un atkal tieši tad sākās kaut kāda kulminācija dziesmē, tad viņi man apturēja. Tad, labi, viss čau, nekas nebūs viņa, un viss kārtībā, labi, vismaz Raimonds Pauls ir atzinīgs vārds par mani pateicis. Tad pēcpusdienā jau, kad atlas gāja uz beigām, Igors Krutojs pasauc mani vēlreiz uz skatos. Un tad es domāju, ko lai dziedi. Viņš saka, dziedi, tev ir dziesmas dziedi. Es nodziedāju akapella, arī Janis Joplin dziesmu Mercedes-Benz. Viņš saka, čo tepat fonogrammačka? Ko хорошо. Un tad es nomačīju vienkārši, man bija viss līdz brošēji, jau es domāju, ko vēl jums vajag no manis. Un tad paziņoja rezultātus, un es biju priecīgi, pārsteigti priecīgi. Jā, vecājuši. Tāpēc, ka es esmu Aiča no bērnības. Aiča, jā. Aiča. Tēvs iedomā to Aiču. Galvenais smaidīt un būt pašam. Jā. Lūk tā. Viņai ir tievas rokas, tievas kājas, viņai mega klēt, viņai bišķiņi pēc citplanētiešu galva ir, bet viņa smaida, viņa ir pieņēmusi sevi tādu, kāda viņa ir. Tas nozīmē, ka arī viņa citiem patīk. Ja? Tā.